Labas vakarās, dārgie draugi! Šodien mēs atrodamies Jēkabpils sporta centrā, un tātad mums šodien priekšā gaida skaists, aizraujošs fināls. Jēkabpils novada telpu futbola atklātais čempionāts, kur satiekas Māju Koks un TTFK Salā. Un tātad mums ir sen gaidītais fināls klāt. Un tātad ķeramies klāt sastāviem. Salas sastāvs numur 1 Sandris Vilcāns, vārdsargs. Numur 2 Dairis Jakubovskis. Numur 3 Ingus Silakrankers. Numur 4 Armands Kalvāns. Numur 5 Leo Salmiņš. Raivo Liepiņš numur 8. Lauris Podnieks numur 10. Edmunds Lobeiko numur 7. Linārds Marks numur 11. Toms Kozlāns numur 12. Kārlis Deikovskis numur 91. Anvars Betkers numur 88. Un tātad viņam pretī stāsies Māju Koks, un tātad viņu sastāvs Maigārs Lingis numur 5. Ugdis Ziemelis numur 7. Gatis Kilbloks numur 1. Rainers Ragainis numur 9. Ruslans Andrejevs numur 15. Mareks Pujāts numur 3. Oļegs Piņkovskis numur 2. Raivis Ragainis 11. Raimonds Sančs 12. Ainārs Joksts numur 6. Oskars Zeps numur 10. Un tā, komandas pagaidām iesildās. Viss ir gatavs mūsu spēlē. Un tātad es atgādināšu, lai varbūt jūs uzliekat kādu laiku vai parakstaties uz kanālu. Par to laiku mēs varam drusku pasakot, kā sildās komandas. Neaizmirstam sagatavot savu tēju vai kaut ko stiprāku, kāda ir vēlēšanās, un drīz jau sāksim. Šodienas mūsu spēli tiesās Rolands Putāns un Intars Šleseris. Diezgan daudz skatītāju. Šodienas mūsu finālā, tāpēc noteikti gaidāmā karsta un aizraujošā spēlē. Ļoti interesanta un savdabīgā sasveicināšanās metode ir Salai. Kaut ko viņi cerēja tur. Nu, skatīsimies, ko viņi radīs spēles laukumā. Nu jā, varbūt iespējams tiešām negaidīts fināls. Daudzi turnīra sākumā
nebija gaidījuši, ka satiksies tieši šās komandas, bet viņi sevi pierādīja un lai uzvar stiprākais. Sveiks! Saka komandas. Dot pļaukšķi viens otram un viss var sākties. Lūdzu, rakstiet komentāros, kādas jūsu prognozes, par ko jūs fānojat un kāds jums šodien noskaņojumiņš. Par to nav vajag arī neizmirstam uzdejot drusku. Hei! Es arī padajošu. Hei! Atgādināšu, tātad mums būs 2 puslaiki. Sākotnēji iet 15 minūtes netīrā laika un vēlāk 5 minūtes tīrā laika. Viss ir gatavs mūsu šodienas mačam. Vai jūs esat gatavi? Are you ready? Uz priekšu aiziet. Pārliecinoši. Sāk Māju Koks. Arī liels paldies Māju Kokam par šitās translācijas nodrošināšanu un, protams, arī Igoram un Oskaram no Sporta īlas. Niko sev! Sitiens kā sveiciens. Iedot piespēli tiesnesim. Atvainojos par to 9. numurs. Rainera kungs. Un tātad viss var turpināties. Sala kontrolē bumbu savā aizsardzības zonā, laukuma pusē. Laba piespēlē un vārti! Vārtus guva un gūs Sila Krangers! Tas tik temps. Tātad atdzīvojās arī skatītāji uz brīdi un spēle atsākas. Laikam visātrāk diezgan daudz šitā četrinieka spēlētājus mēs redzēsim laukumā. Atbildīga spēle. Visi stiprākie spēki ir laukumā. Pagaidām mēs redzam tādu nesteidzīgu mierīgu saspēli. Mazliet plašāk, dziļāk. Saspēlēs un tagad ir iespēja Salai veikt kādu pretuzbrukumu. Presingo Māju Koks. Un atkal Māju Koks centīsies iegūt pārsvaru. Drusku neliela sadursme. Cerams, ka viss būs kārtībā ar mūsu arī šodienas pirmo vārtu guvēju. Tagad mums ir neliela pauze, notiek maiņas abās komandās. Skaisti uzstiepti šorti 12. numuram, Salas pārstāvjiem. Godīgi un skaistu spēli demonstrē Sala un tātad dodas uz priekšu jau Māju Koks. Kā jums mājās ar koķiem? Pastāstiet, lūdzu, pierakstiet komentāros. Sala dodas uz priekšu. Kā spēcīgs Salnis devās uzbrucējs uz priekšu un savukārt neilgi mūzika spēlēja un
jau jādomā par aizsardzību. Saspēlējas Māju Koks. Iestrēgs bumba spēlētājiem, bet tur Māju Koks varēs turpināt savu iniciatīvu, savu uzmanīgo spēli. Nevar nospēlēt tas mazliet vairāk nekā 3 minūtes. Ainār paliec. Ainārs arī paliek. Un iespējams sagaidīs savu šansi. Bet Aināram pagaidām neizdodas un savukārt jādomā jau par aizsardzību Māju Kokam. Ar galvu teicami uzdāvina bumbu skatītājiem. Māju Koks. Jau saspēlēs Sala. Labi. Dot vārtu priekšā. Savukārt Acīgs ir aizsargs un jau atraida bumbu. Un bumba ir pie Salas aizsargiem. Mēģina presingot. Māju Koks tas arī padodas viņam. Labi izspēlē. Gandrīz iziet bumba caur aizsargiem. Bet gandrīz neskaitās, kā jūs jau zināt. Tāpēc diezgan dinamisks un labs futbols mūs te sagaida jau pirmās 5 minūšu laikā. Varbūt pagaidām tas pārsvars nav tik liels, tikai 1-0, un tāpēc Salernai ļoti nepieciešams atspēlēties, lai saglabātu intrigu mūsu arī mačā. Neliela pauzīta mūsu spēlē. Uz priekšu dodas Māju Koks. Neizsniedzas uzbrucējs. Bumbai un savukārt jau Sala centīsies paveikt kaut ko interesantu un izlīdzināt šodienas rezultātu. Mēģina nomierināt spēli Māju Koka aizsargs. Gaida kaut kādu labāku pozīciju, nesagaida nekā absolūti. Sapina savā meistarības Sala. Mēģina mazliet drusku nomierināt spēli un atrast labu iespēju uzbrukt. Neliels pārkāpums, savukārt visi dzīvi veseli un jau spēle var atsākties. Dodas uz priekšu Māju Koks, iesprūst piespēlē. Nikos jau! Tas bija tik cirtiens. Bet savukārt Acīgs ir Salas vārdsargs un spēle var turpināties. Bīstami 2-1. Aizsargu iziet Māju Koks. Ietur pauzi, viss izlīdzinās un jau jādomā par uzbrukumu no paša sākumā. Saspēlēs Māju Koks. Arī mēs gaidīsim noteikti no maiņas, kad izies mūsu arī vietējā zvaigznē Raimonds Aničs. Pagaidām viņš cildās. Un pagaidām dodas priekšu 9. numurs. Savā starpā saspēlēs. Mazliet neiziet cauri piespēlē un jau Sala dodas uz priekšu. Diezgan labu individuālu sniegumu demonstrēja Salas 80. Numurs Leo Salmiņš. Un savukārt ir fiksēts pārkāpums. Arī notiek maiņa Salas komandai.
Neliela pauzītē mūsu spēlē. Jaunas Kedas salas pārstāvjiem. Tas bija sitiens. Tā kā pa lieliem vārtiem. Uzsita mums Laura kungs ar 10. numuru. Mēģinās taktiski apspēlēt 5. Numurs un savukārt mums jau te notiek. Neko sev. Laba piespēle un arī trāpās ceļā Vārtsargs, kas atrisina šitās problēmas. Vārtu stops! Tā neliela saķeršanās ar Vārtsargu, un tagad varbūt tiesnesis grib, lai viņi paspiež viens otram paspiež kepiņas, un tad spēle var atsākties. Pareizi, man liekas, ka pagaidām lieki jāsumi mums nav vajadzīgi. Savukārt, ja Sala atgūs vienus vārtus, tad man tā liekas, ka spēle būs vēl interesantākā. Kā saka, viens populārs pavārs tuč piparu piebēra tiekšā. Tātad saspēlējas savā starpā māju koks un ļoti bīstami aizripo bumba gar vārtiem. Mums jau te pirmā zeltainā kartīte. Emocijas, jā, dārgiem. Laba piespēlē. Iziet cauri mājas kokam. Savukārt atņem bumbu un jau dodas uz priekšu. Mēģina izsist cauri Salas aizsardzību, bet Sala stāv kā ierakta. Atkal sadursmē. Paspiež kepiņas viens otram futbolistiem. Klausieties, man tāda sajūta, ka es visu esmu saputrojis. Manuprāt, ka iesita vārtus Aigars Lingis, numur 5. Viss notiek. Un atkal tas ir viņš! Aigars Lingis! Tā kā grāmatā izdarīja visu skaisti. Nokrustījās un aizgāja uz maiņu. Tā, ko? Sala ir liela izaicinājumā priekšā atspēlēt. Jau nepieciešams 2 vārtus. Uz priekšu Salu dzen arī līdzjūtēji atdzīvojušies pēc otru vārtiem. Un Sala dodas uz priekšu. Ļoti labi, veiksmīgi savukārt. Leo nespēja gūt vārtus un drusku neprecīzi raida bumbu. Un jau jādomā par aizsardzību Salai. Leo dodas uz priekšu. Leo dodas atpakaļ, viss klūp, viss drūp. Ķieģeļu plīst. Un Sala atkal dodas pretuzbrukumā. Neko sev! Kā
kā Lačplēsis parādījās uzbrukumā Smailē. 47. numurs. Kas tas būs? Tas būs Ārmans Kalvāns. Tātad izspēlē Sala savu kārtēju uzbrukumu mazliet secen un jau uz priekšu dodas Mājakoks. Mājakoks saspēlēs viltīgu driblu. Demonstrē Aigara kungs un mums neliela pauze iestājās spēlē. Atkal neliela pauzīte, mums tad drusku spēle nomierinājusies. Līdz pirmā puslaika beigām palikušas mazliet vairāk kā 5 minūtes laika. Jāsaka, tīrā laika. Rainers Ragēnis bija pie bumbas neilgu brīdi. Savukārt Sala jau cenšas atspēlēties un iegūt savus pirmos vārtus, dabūt to atslēdziņu no vārtiem. Jau dod palaiž garām 11. numurs un savukārt sačakarēja savā meistarībā Sala. Neizlaužas cauri 9. numurs un tāpēc arī maiņa Mājokokam. Mums neliela pauze. Tūlīt DJs ieslēgs labu dziesmu un visi varēsim uzdejot. Tep. Nu ko, DJs nekā neliek, būs jādzied pašam. Laikrodziņš beidzot vieno kopā mūs, lai visi, kas ir te, par labiem draugiem kļūst un. Priekšu dodas Mājakoks. Saspēlēja savā starpā. Notur gandrīz notur bumbu laukumā. Zonā. Gandrīz neskaitās, tāpēc jaunu pretuzbrukumu sāk Sala. Ui, kad eleganta piespēlē. Un arī šķiet glāb Vārtsargs. Arī diezgan labi uzsit, bet tie vārti ir pamazu priekš 10. numuram. Un jau uz priekšu dodas Mājakoks. Neizrādījās tur pārinieks. Piespēlē sienai un jau Sala dodas pretuzbrukumā. Mēģina dabūt bumbu no savas zonas un jau 5. numurs Aigara kungs. Vārtsargs mazliet neprecīzi izpildā piespēli, atvainojās par to un jau
dodas priekšu. Kaut kāda pankūciņa izkrīta mums no volejbola laukuma aksesuāriem. Tiesnesis piekorigē to visu un jau esam atpakaļ mūsu spēlē. Tad Pavāja piespēlē 10. numura izpildījumā. Savukārt izdodas noturēt bumbu savā īpašumā un jau uz priekšu dodas Sala. Saspēlēs diezgan akurāti, eleganti. Bet atkal jāsāk no sākumā, viss no galā. Nikosa! Kā biljardā teiktu, tāds duraciņš iekrita iekšā. Un ir mums arī parādījusies spēle intrigā. Skaits uz tablo ir 2-1 un līdz pirmā puslaika beigām ir palikušas mazliet vairāk nekā 2,5 minūtes. Sala dodas uz priekšu, ļoti labā ātrumā. Savukārt nepanāk bumbu 4. numurs Salas komandas. Tas mums ir Dairis Jakubovskis. Jā, uz priekšu dodas Aigara kungs. Viltīgi apmāna vienu un arī tiek fiksēts noteikumu pārkāpums. Nelielā neizpratnē ir Liņģis. Viens, 2, 3, 4, 5 solīši. Atskaita. Izliek sieniņu, Sala. Numur 9 sit. Sienā iesprūst bumbā. Neizpratnē. Spēlētājs rāda, kā jāspēlē, ko jādara tiesnesim. Tūlīt viņi apmainīsies ar krekliem un viss tad sāksies no sākuma. Pusotras minūtes tīra laika vēl mūsu spēles pirmajā puslaikā. Uz priekšu dodas 2. numurs. Mēģina izspēlēt uz tukšāko vietu. Tas neizdodas un jau ar bumbu ir Sandris Vilcāns. Minūte. Sala. Neliela pauze mūsu spēlē. Atgūst spēku Aigariņš. Piesprūst. Piespēlē. Starp Salas spēlētājiem. Paliek 50 sekundes. Un Sala varēs paturpināt savu uzbrukumu un iespējams arī atgūt vārtus. Nu, skatīsimies, lai vinēs spēcīgākais. 4. numurs mēģina noturēt savā īpašumā bumbu. Jakubovska kungs. Malacis, ļoti labu raksturu rāda. Mums atkal neliela pauze.
Aigars Liņģis stāsta, ko jādara komandai, kā tālāk dzīvot. Palikušas nepilnas 40 sekundes līdz mūsu pirmā puslaika beigām. Nu, labi. Mazliet atdzīvojās Salas komanda un savukārt negrasās padoties arī Māju Koks. Ar koku joki mazi. Tagad viss gatavs mūsu spēlei. Ieskrienas. Divi Salas pārstāvji. Izmana, sit un gar vārtiem arī skar bumbu. Otrais numurs. Oļeks. Sala turpina uzbrukt. 35 sekundes. Plotnieka kungs saspēlē savā starpā. Arī labi uzpresingo. Māju Koks. Labi sniegumu demonstrē Vārtsargs. Salu uz priekšu dzen līdzjutēji. Ļoti viltīgi gribēja apspēlēt Aigara kungs Vārtsargu. Nu, labi vietā bija arī aizsargs, kas augstasinīgi likvidēja briesmas. Un jau mums palikušas 7 sekundes un Māju Koks ar bumbu. Aigariņš. Noturēs bumbu līdz pat signālām un pauzē. Lūdzu aizējam. Uztaisam sev garšīgu tēju, pavingrojam un uzlabojam viens otram noskaņojumu. Hei!
Tā, nu ko, mēs esam atpakaļ, mēs esam gatavi spēlei superfinālām Salā pret Māju Koku. Un tā, Sala uzsāk spēli, drusku centīsies tagad skaisti saspēlēties un arī paturpināt intrigu mūsu spēlē. Mazliet nogāž Salas ronīti uz parketa. Savukārt spēle var atsākties. Nu, nekas traks. Visi mēs cilvēki. Tagad arī mēs parādījušies visi sekretariāta cilvēki, mūsu nepieciešamie darbinieki, kolēģi. Vārtsargs ar bumbu. Gaitis kilbloks. Tātad vārtos. Un Sala tūlīt slēgs sev zibeni iekšā. Numur 80. Labi pretī stājas Aigariņš un visu kontrolē situāciju. Un tātad saspēlē savā starpā Sala. Labi notur bumbu, savukārt pozicionāli zaudē iespēju uzspērt pa to. Nu jā, sākumā tagad atkal mēs cenšamies atgūt precizitāti. Un viss notiek. Sala saspēlēs plaši. Dodas uz priekšu. Labi saspēlēs. Iesprūst bumba. Savukārt dzelteno kartiņu piešķir tiesnesis. Saka, nekā personīga. Atvainojas arī spēlētājs. Visi dzīvi veseli un jau var atsākties spēlē. Saspēlējas Māju Koks. Ļoti bīstami. Presingo. Gubernatora dēls. Un jau atkal Māju Koks stāsta, kā tiesnesim jārīkojas. Labs sitiens, savukārt precīzs arī ir vārtsargs, kas arī precīzs ir šaha spēlē. Vismaz tāda informācija ir nonākusi līdz mūsu komentētāju tribīnītei. Atkal Aigariņš kontrolē bumbu. Viņam patīk bumba. Kas notiek? Mēģinā apspēlēt vienu otru. Viltīgs sitiens. Savukārt jau labu spēli demonstrē Salas vārtsargs. Nu, te mums neliels asumiņš. Te viens ronītis iegrūš bortā mūsu vienu no Māju Koka līderiem. Bet labi, ka viņš stipras puisis. Tāpēc viss notiek, viss turpinās. Ar otro numuru spēlē Oļeks Piņkovskis. Laba piespēlē Aigara izpildījumā. Bet tas neliek Salai mēģināt uzbrukt arī. Labi nodemonstrē arī
spēli 12. numurs. Klasiskā futbola piekritējs. 12. numurs Toms Kozlāns. Cīņa par bumbu. Nelieli asumi mums. Bumba ir pie Vārtsarga un Vārtsargs Vārtsargam pārmet pāri. Interesanta taktika. Sala saspēlēs, cenšas raidīt kaut ko bīstamu un arī dodas uz priekšu. Ļoti labi nospēlē Vārtsargs, neļaujot Podņaka kungam viņu pārspēt. Vēl viena iespēja. Jā, tie ir vārti. Tie ir vārti 2-2. Sala pieprasa, lai atdzīvoties līdzjutēji. Līdzjutēji arī atdzīvojas. Un jau uz priekšu dodas. Māju koks. Savukārt labi, viss kārtībā Tomam. Viņš diezgan asi pret viņu spēlē pēdējā laikā Māju koks. Bet, viņš ir dienējis un viņš zina, ko dara. Tāpēc liek pretī visu savu futbola intelektu. Sala dodas uz priekšu. Labi aptur bumbu, Podnieks. Bet pārāk aizspēlējas un jau uz priekšu dodas Māju koks. Bīstama situācija Eduard Vārtsargs un jau uz priekšu atkal dodas Sala. Visa Salas rezerve ir piecelusies kājās un te mums ir sapinusies riktīga intriga. Jā, mazliet ir aizmiguši Māju koka spēlētāji un skatīsimies, ir nospēlētas mazliet vairāk nekā 6 minūtes. Līdzjutēji dzen uz priekšu Salo. Drusku sajauc Māju koks spēlētāju ar tiesnesi un gandrīz viņam atdot piespēli. Sala spēr uz priekšu bumbu un jau pamostās Māju koku atbalstītāji. Saspēlēja savā starpā Egeriņš ar Tomu. Sala atkal dodas uz priekšu. Asumi savā starpā futbolistiem jau sāk lāmāt visus tiesnesis. Atgādināšu, ka šodien tiesā Inters Šleseris un Rolands Putāns. Dot uz priekšu Egeriņš. Ne tam futbolistam, bet ar bumbu ir Sala. Nepārāk veikli apstrādā 47. numurs. Gulst! 10. numurs Māju koks sūta bučas līdzjutējiem. Tas ir Oskars Zeps. Salu uz priekšu dzen līdzjutēji. Ir nospēlētas 8 minūtes otrajā puslaikā. Saspēlē savā starpā Sala. Dzen uz priekšu līdzjutēji abas divas komandas. Iesprūst bumba. Sala labi centās izspēlēt, bet savukārt pašaizliedzīgi spēlē Aigars un viņa komanda. Gandrīz aizsniedzas arī
Un jau uz priekšu dodas Māju Koks. Paldies Māju Kokam arī par šo translāciju. Cenšas izrupties cauri Aigariņš. Cīnās par bumbu. Pats neapmierināts mazliet ar savu spēli, bet viss iet uz priekšu. Un Sāla dodas uz priekšu. Cenšas apspēlēt Koku, bet Koku apspēlēt ir grūti. Gandrīz panāk bumbu. Salas pārstāvis 11. numurs Linards Marks. Aigars atkal rīkojas ar bumbu un domā, kam dot. Viltīgi uzspēlē uz priekšu. 15. numurs nesasniedz. Savukārt kaut ko drusku aizkaras un turpina uzbrukumu Māju Koks. Māja Koks neprecīzi drusku nospēlē un jau Sāla dodas pretuzbrukumā. Hop. Viltīgi kā Čigānens apspēlē Māju Koku. 23. numurs. Bumba ir pie vārdsarga un diezgan precīzi viņš iemet iekšā uzbrucējiem un jau savā starpā cenšas saspēlēties Sālas pārstāvī. Labs sitiens, kurš iesprūst uzbrucēja kājās un jau ar bumbu saimnieko Māju Koks. Uzbrukums turpinās. Mēģina mierīgi izspēlēt līdz labai pozīcijai. Labu driblu rāda Aigara kungs, bet savukārt nekā vārtu priekšā nebija. Un jau atkal ar bumbu ir Sala. Sala dodas uz priekšu. Centīgi iesprūst bumba Māju Kokā. Diezgan āsi nospēlē pret 9. numuru. Viss ir likuma robežās, tāpēc dodas uz priekšu Leo. Mēģina iespēlēt iekšā, bet neizdodas. Mazliet veiksmīgāki ir Māju Koki. Bumba ir pie vārdsarga. Viņš nesteidzīgi dodas uz priekšu. Saprot, ka mazliet laiks tomēr ir viņam par labu. Apklusuši mazliet ir līdzjutēji. Un sitiens secen vārtiem. Iepriekšējo vārtu guvēja izpildījumā, kas labi nospēlē aizsardzībā. Pats dodas uz priekšu ar piru uzšauju un vārdsargs jau arī rāda klasi. Un Sala dodas pacīnīties par bumbu. Viņa kontrolē. Diezgan uz priekšu dodas Sala. Dzen uz priekšu līdzjutēji. Atgādināšu, ka skaits ir 3-2. Čupā sakrituši futbolisti. Sala turpina savu uzbrukumu. Palikušas 7 minūtes līdz mūsu pamatlaika beigām. Skatīsimies, kas kļūs par čempionu. Sitiens tā kā tukšā laukā pa siena gubu saspēlējas Māju Koks. Neprecīzi. Un jau Sala dodas atbildēt labi un saspēlējas Sala mazliet neprecīzi un jādomā uzbrukums atkal no jauna. Tiesnesis ierāda Salas pārstāvītim, kur viņa vieta.
Mēģina izspēlēt. Smagi bija precīzi trāpīt pa bumbu Salas komandas pārstāvjiem. Labi sasaspēlējās Māju Koks un jau uz priekšu dodas Sala. Tehniskais Leo Kungs uzšaut par rezervistu soliņu. Anča Kungs tā nenoģērbi savu virsieciņu. Diezgan cīņa par ripu, azartiska. Sala drusku sapina savā meistarībā, bet dodas uz priekšu un mums ir palikušas mazliet vairāk nekā 5 minūtes. Taktiskais Leo dodas uz priekšu. Arī 4. numurs. Augstasinīgi noturas uzspīlējumā. Mazliet pacietības trūkst Aigaram, viņš grib rauties kā zvērs un iegūt vēl vienus vārtus, lai drusku nomierinātu to visu pasākumu. Saspēlē savā starpā Māju Koks. Koks dod Kokam. Nikos jau, kā viltiņi gribēja mainīt bumbas trajektoriju pirms pašiem vārtiem un sagādāt lielas problēmas Vilcāna kungam. Un savukārt Sala atkal centīsies atspēlēties un atgūt vārtus. Iesprūst bumba Aigara kājās. Salas saspēlē savā starpā, diezgan augstasinīgi. Cenšas viltīgi un skaisti dot Markam uz priekšu. Tas neizdodas un jau cīņa par bumbu. Saspēlē savā starpā Māju Koks, nesteidzīgi dodas uz priekšu. Mazliet nesaprotas līderi savā starpā. Cenšas noskaidrot, kas kam nopirks nākošo aliņu. Un nelielā pauze mūsu spēlēm. Ja jums patīk šis futbols, tad jūs varat novērtēt viņu zem video. Ja nepatīk, arī varat to darīt droši. Neskopojoties ar komentāriem un taisiet savu tēju. Vāriet ziepes! Līdz spēles pamatlaika beigām palikušas mazliet mazāk nekā 4 minūtes. Cerams, ka mēs redzēsim skaistu un finālā vērtu galotni. Vai jūs esat gatavi? Un atsākusies mūsu spēlītē. Saspēlējas Māju Koks. Diezgan viltīgu labu piespēli adresē 5. numurs. Mazliet puši cīnās par bumbu. Ar piru uzšauj virsū vārtiem un arī skaisti spēlē. Vilcāna kungs. Jeb kā draugi viņu sauc Sanģa. Jūs paši dzirdat, ka Māju Koku dzen uz priekšu līdzjutēji. Ar pēdiņu viltīgi gribēja apspēlēt Oļeks. Uz priekšu doda 9. numurs. Bez zoba palika līdzjutējs. Bet nē, viss dzīvs vesels, viss kārtībā. Viss notiek, viss dzīvi veseli, visi dodas uz priekšu.
tāda sajūta, ka vajadzētu varbūt arī Māju Kokam palaist kādu vai nu gubernatoru vai varbūt Anča kungu. Kaut ko drusku nomainīt arī, lai ir interesantāk. Savā starpā saspēlējas Māju Koks. Skaisti gandrīz neskaitās, tāpēc jādodas uz aizsardzību mūsu šodienas zvaigznēm Aigaram Lingim. Un tagad taktiskais Leo mēģina apspēlēt Māju Koku. Tas varbūt nepadodas. Un neliela pauze, visi uzdejojam. Nekautrējamies, uzdejojam. Un tiesneši jau plāno, ko viņi darīs rīt, kad jau ies uz baznīcu. Savukārt, futbolistiem nav laika domāt par rītdienu, jādomā par šodienu un par tagad. Savukārt, līdz spēles pamatlaika beigām mums ir mazliet mazāk nekā 2 minūtes tīrā laikā. Tiesneši gatavi. Operators nav gatavs. Ir gatavs. Komentators ir gatavs. Visi gatavi? Jā, aiziet uz priekšu. Sala arī rāda kādas kombinācijas spēlēs, kur viņi dosies. Visi dodas uz priekšu gandrīz. Izņemot Sanģos. Vārtsargam. Sārauj. Kļūs līdz utēji. Sala saspēlē savā starpā. Nesteidzīgi. Tehniskais Leo. Un dodas uz priekšu. Mums liekais, 5. spēlētājs laukuma. Spēlētājs Vārtsarga vietā. Nelieli asumi. Saspēlē savā starpā arī precīzs un labs. Ir Māju Koka Vārtsargs. Gatis. Neko sev sitiens. Labs savukārt iesprūst aizsardzībā. Pie bumbas ir tehniskais Leo. Ar labu sitienu mēģina pārspēt un jau gandrīz tukšos vārtos centīsies dabūt bumbu Māju Koks. Jau ir vārti kontrolēti. Mazliet vairāk nekā 1 minūte. Pa kājām dabū Oļeks. Viņam labi, ka viņam tās kājas ir kā no metāla. Tāpēc Sala dodas uz priekšu un centīsies visiem spēkiem atspēlēties. Ļoti paglāb tagad komandu tehniskais Leo. Nelieli asumi. Tiesnesis te drusku mēģinās norimdināt spēli. Tad ir riktīgi asumi sākas mums. Intriga. 48 sekundes līdz pamatlaika beigām. Mēģina kaut ko skaidrot Sala ar Putāna kungu, tiesnesi. Tehniskais Leo, ko viņš izdomās. Un ar bumbu ir Sala, kas neveiksmīgi
uzsit virsū Vārtsargam. Vārtsargs dot Aigara kungam. Aigars saspēlējas. Ir jau palikušas 26 sekundes tīrā laikā. Bumba tiek pārtvērta. Neveiksmīgi mazliet. Un ar bumbu ir Sala. Sala dodas uz priekšu. Saspēlēja Sala startā. Un kas par iespēju Salai? Arī tur vārtu starp šķiet, vai no arī Vārtsargs. Precīzi nebiju redzējis. Palikušas 12 sekundes. Niko sev! Kā ķīniešu filmā. Sit Salas pārstāvis ar kliedzienu Kicau! 7 sekundes palikušas Salai. Tiesnesis grib aiziet, konstatēt, kas noticis ar koku. Šķiet, tas ir Vītols vai kaut kāds diškoks. Tas ir 10. numurs. Kas varbūt dosies uz maiņu, atbalstīsim viņu ar aplausiem, lai veselību vēlot. 10. numurs Oskars Zeps. Veselību un spēku viņam. Un 7 sekundes. 5-4, 3. Tehniskais vēl. Cenšas apspēlēt Aigaru. Un viss! Tā ir svilpē! Dārgie draugi! Tātad apsveicam mūsu čempionu Vaju Koks! Arī paspiež roku tiesnešiem. Paspiež roku arī visiem, kam pateicoties, mēs ieguvām šo skaisto finālu. Diemžēl neredzējām Anča kungu, gan jau. Paldies visiem, paldies jums, dārgie skatītāji. Un tagad mums apbalvošana vēl priekšā. Visiem vēlu jauku vakaru. Paldies, ar jums bija Sporta iela Oskars, Igors. Visu labu!
Pasaulē, cīņā, futbola klubs Sala.
vietu izcīna 4. vietā Māju Lūdzu.